Pauls Eiks, paldies tev. Tu esi speciāli no Liepājas mērojis ceļu. Tā ir. Dievs pirmajā vietā? Absolūti. Amen. Tā vajadzētu būt, vai ne? Nu, tā vajadzētu būt, jā. Bet vai tā vienmēr ir? Labs jautājums. Jā. Godīgs jautājums. Jā. Kā tev? Vienmēr sanāk Dievs pirmajā vietā? Nē. Mēdz tā kā par to aizmirst, vai kāds tā? Fokus, ja tu tur stāv rakstos rakstīts, turiet prātā Jēzus Kristi. Bet tu jau zini, kā tam prāta disciplīnām. Es zinu, kas tur rakstīts, jā, jautājums, vai mēs tiekam to galā. Es nevienmēr tiek galā. Prātam ir tendence klejot, un viņš ir diezgan jādisciplinē. Tā miesa grib uz vētru paskatīties, vai ne? Vecais cilvēks ir, kā saka, dod zināt, jā, vecā daba mēģina izlausties. Jā. Par to vēl var parunāt. Tu saka, vecais cilvēks, tu esi bijis arī nekristietis? Nē, es tagad gribētu atjaukt. Daram savādāk. Es sākšu ar to, ka tevi šeit, uz šo raidījumu, iebalsoja Kartona baznīcas sekotāji Facebookā. Jā. Un attiecīgi tur bija 7 top iebalsotāji, un tu esi viens no viņiem. Wow. Tātad cilvēki tevi uzskata par kristieti. Bet man jāpajautā arī tev, vai tu esi kristietis? Jā, labi, es nefilozofēšu, kas ir kristietis amerikāņu izpratnē. Tu pasaki, tu esi vai nē? Jā. Nē, man patīk detaļas. Es pēc aicinājuma esmu bībeles skolotājs, man ir melns, balts un definīcijas, līdz ar to es citreiz esmu ļoti neciešams. Droši vien tāpat kā daudz no mums. Bet, ja kristietis kā Kristus sekotājs, tas, kurš atzīst Jēzus Kristu kā vienīgo glābēju, kungu un dievu un personīgo glābēju, jā, tad es esmu kristietis. Labi, skaidrs. To mēs tikām galā. Jā. Nē, citi negrib, ka viņš sauc par kristiešiem, bet par Jēzus mācekļiem, par Jēzus sekotājiem. Jā, es tāpēc arī zinu, man liekas, ka tas ir svarīgi, un tāpēc ir jāpajautā, jo es arī varu domāt, ka tu esi kristietis vai tu neesi, bet es jau nezinu, ko tu domā. Taisnība. Un ko tu saproti ar to, kā tu zini, ka tu esi kristietis, pēc kā tu to spriedi? Man jāsaka tā pa vienkāršo, jā. Katram ir kaut kāda ideja par to, kas ir Dievs un tā tālāk un bla, bla, bla. Bet kaut kādā brīdī ļoti daudziem cilvēkiem, tā skaitā arī man savā laikā bija vilkuma pēc Dievu, jā. Neprast, kur ir loģika, tam ir jābūt pārdabiski, jā. Jo cilvēks pats neko vispār nevar paņemt, jā. Stāv rakstīts arī, ka Dievs viņu velk pie sevis, tad es to nezināju. Es nezināju teorijas, es nezināju vārdus, es tagad gudri var šo to pateikt, jā. Bet man bija iekšēja vilkme, jā, citi to sauc par tukšumu, jā. Un man bija arī diezgan grūta dzīve, bērnība, ģimenes apstākļu dēļ, un man bija jālūdz kādam palīdzību, jo man neviens nevarēja palīdzēt. Un es sākumā kritu tādas mālu figūras priekšā, kur bija attēlot kaut kādu jaunavu, pusplika tērpt. Es savā bērnu prātā biju izdomājis, ka tā ir jaunā Marija. Un man viņi tuvākais, kas reprezentē Dievu. Ja? Tā bija mana sapratne. Ja? Un es kritu ceļos, lai lūgt, lai no tēva nedabūtu, ka viņš ir piedzēries drausmīgi kavien atkal. Ne par ko jau pārsvarā. Un tā bija mana sapratnē, bet vēlāk es sapratu, ka Dievam jābūt kaut kam vairāk par to māli jaunavu, kas pie sienas. Patiesībā tā nebija jaunā Marija, tā bija kaut kāda puserotisks veidojums kaut kur nopirkts, ja? Ko vecāki bija pielikuši kā sienas dekoru, ja? Bet tas bija mans tāds viens no sākumiem, jā. Bet tās lūkšanas tev palīdzēja? Ne jau viņai, bet man palīdzēja, zini, kuras lūkšanas. Es biju skolā diezgan nevaldāms, to vienalga kā to tagad moderni saukt, bet es nevarēju nosēdēt mierā. Un man konstanti blieza sarkanās piezīmes dienas grāmatā. To atceries, bija tāda štela, ja? Kaklaut, viss, pionieri, oktobrēni un tā tālāk. Un man pa katru piezīmi bija ļoti skarbas sekas. Un tad, ejot garām baznīcai, es pastījos, es domāju, Dievam jābūt tur. Tā nebija Kartona baznīca, tā bija Annas baznīca Liepājā, pamatīgi, 300 gada vecs baznīcas, 300 plus. Un es tur cepums metu un konfetes baznīcā,
ne baznīcas sētā ejot garām, un es teicu, Dievs palīdz. Jā. Un bija reizes, kad es tā biju darījis, ne jau šo cepumu dēļ, man nebija kavienas mājās, un tad es teicu, tas strādā. Jā, bet tā bija mana sapratne, jā, bet man tas bija ļoti būtiski, jo man deva pa mīzu, sāpīgi. Jā. Bet, tā sapratne jau pamainījās, jo tas jautājums bija, kā es kļuvu par kristieti. Nē, kā tu zini, ka tu esi kristietis? Kā es zinu, jā, paldies, ka precizēji, jā. Redzi, tad, kad tu sastopies, Dievs ir gars, jā, un gars ir kaut kas tāds, ko tu nevar redzēt, bet tu vari viņu piedzīvot, tu vari viņu sajust, un viņš dod arī liecību tavam garam, jā, tavai, sirdī, teiksim tā, runāsim vienkāršākiem valodā. Un tad, kad es nožēloju grēkus, jo bija cilvēki, kas man pastāstīja, ka tas ir jāizdara, jā, kad ir jāatgriežas no viņiem, kad ir jālūdz Dievs, kad ir jādod viņiem savu dzīvi, tad tevī ienāk tāda patiesība, jā, tev apskaidrojās prāts. Tas nav, dažiem tas ir super pārdabiski, man bija drusciņi tā vienkāršāk, bet es sajūtu iekšā izmaiņas, ja, miers tevī ienāk, ja, prieks tevī ienāk, tas, kas tev agrāk nebija, ja, tas, kas tev nebija, un tev gars dod liecību sirdī, ja, un tu sāc arī piedzīvot pārdabiskas lietas, kuras tu agrāk līdz tam nebija piedzīvojis, ja. Lielāks, mazāks, bet tev ir atskaites punkts, ja, kaut kas ļoti sāk notikt tavā dzīvē. Ja. Tāpēc tu domā, ka tu esi kristietis? Es zinu. Tu zini, bet tur tas jautājums, kā tu zini? Jo daudzi, nekristieši uzskata sev par kristiešiem, jo viņam ir krustiņš, kāds ir bērnībā tur kaut kur kristīts, nezinot vispār, ko nozīmē šis vārds un kas tā vispār par darbību. Līdz ar ko viņš sāk sevi uzskatīt, es laikam esmu kristietis. Tāpēc es jautāju, kā tu zini, pēc kā tu vari pateikt? Gara liecība, tā ir gara liecība. Gara liecība, jā. Tad kaut kāda iekšējas sajūta. Arī to var raksturot, jā, bet Dievs vienmēr darbojās. Zini, kā nekristietim gara liecība, viņš varbūt nesaprast, jā. Saprot, jā, es visu laiku domāju, kādas vārdas piemeklēt. Pārmaiņas tev, kurus tu tā kā jūti, ka tu tevī notiek. Tā kā diena pret nakti. Tas ir tā, it kā tu būtu dzīvojis tumsā un tev ieslēdz gaisu. Labi. Jā. Es mēģinu tādu cilvēcisko, praktisko noķert, kā lai zinu, ka es esmu tagad varbūt drīz būšu kristietis vai jūtu. Okay. Tu runāji par grēku nožēlu, ja? Tad tev ir nākusi grēka nožēla. Jā. Es tev varu pateikt, ka man bija tā, ka es beigi neredzēju kaut kādu tur grēkošanu lielu. Tā, zini, jā, droši vien es tur kaut ko esmu pagrēkojis, bet ne jau tā kā tas vai tie, jā. Tad saproti, nekristietim var būt tā, ka viņam nav tāda kaut kāda grēka sajūta vispār. Pavisam noteikti. Kā viņš dabūna to grēku nožēlu? Jā, tas ir, es varu pateikt, tā ir 100%, un tas nav diskutabls pat jautājums. Tas ir 100% žēlstības gara darbs, neredzamā. Mēs visu laiku garam. Tas nav no tevis. Kā? Viņš sāk tevī kaut ko darīt, viņš sāk dot liecību. Tu sāc skatīties, bet tiešām tās zvaigznes tā pašas uzradušās. Ja? Es atceros toreiz, kad es gāju jūrā, okeāna vidū. Ja? Es izbijis jūrnieks. Es pastījos debesīs, es vēl biju ceļā pie Kristus, un es teicu, kādam ir jābūt muļķim, lai ticētu, ka tas pats par sevi radījies. Tā ir mana liecība. Ja? Tu sāc uzdot šādus jautājumus. Ja? Tas jau nozīmē, ka viņš strādā pie tavas sirds. Es to tā traktēju. Un tad tu sāc domāt par Dievu, tad tavā ceļā trāpās kāds cilvēks, kas tev kaut ko pastāst par Dievu, kaut ko liecina par Jēzu. Ja paveicās, superīgi evaņģēlī pastāstē. Ja? Es saku, ja paveicās. Ja? Un Dievs sāk kārtot tos ceļus, un tev gaisa, viņš sāk vilkt pie tevs. Citam tas ir šitā te, ja, ir dažādas liecības, bet soli pa solim daudz cilvēki liecinājuši, ka viņš velk visu laiku vilcis, tikai viņi nav mācējuši definēt, kas tas ir, ja. Un tad kaut kādā brīdī saprot, ka tas, kas tev mīlestībā ir vilcis pie sevs, tas izrādās ir bijis viņš, un tas, kas jūs ir šķīris, izrādās, tas ir bijis grēks, ja. Labi, bet ko darīt, teiksim, Bībelē ir teikts pāris raksturvietas, ka ticība nāk no Dieva. Ko tas nozīmē? Tad es saprotu, ka es tagad esmu, pieņemsim, ka neticīgais,
Bet es skatos tur uz tiem kristiešiem, es varbūt tur vēl uz kādu skatos un es tā kā gribētu ticēt. Ko tad darīt tam cilvēkam? Regu Bībele saka, tas pat nav no viņa. Tas jau Dievs tev ticību neieliek sirdī, kā es saprotu. Tas sanāk, tad es tā īsti pat nevaru nemaz rīt no rīta sākt ticēt? Nē, superīgs, patiesībā superīgs jautājums. Te viss ir ļoti vienkārši, vismaz manā saprašanā. Ja? Ir variants A, variants B. Es pats pat dalījos par to pagājušo svētdienu. Atceries, bija viens gadījums, kad Izraēlā, Jēzus oriģināli no Izraēlas, apustuļi sludināja vienu un to pašu mesiģu. Vienā gadījumā cilvēks saķēra sirdi un teica, mēs esam savārījuši ziepes, ko mums tagad darīt? Un otrā gadījumā viņi griez zobus un vēstnesis gribēja nomētāt, viņi arī nomētāja viņu ar akmeņiem, Stefan tur bija. Principā es redzu, ka opcija, Dievs dod izstiept roku jebkuram, bet tas, kā es reaģēšu uz to, tā jau ir mana atbildība, tā ir mana izvēle. Un te ir jau, kad tas kungs iedod to pastiept to roku, bet viena daļa pieņem un otra nepieņem. Bet redzi, ja tur Bībelē paskatās vecajā derībā, faraonam Dievs nocietinājis. Tā arī mēdz būt. Tad akal, vai tā bija viņa izvēle, tad sanāk īsti akal nē. Tur ir faraona. Es saprotu šo jautājumu. Ja es iešu tur iekšā, mēs zaudēsim ļoti daudz laiku. Ejam tālāk. Jā, bet make sense. Bet paņemsim pēc jaunās darības. Jā? Teiksim, pēc Jēzus Kristus. Dievs grib glābt visus. Vienosimies par to. Amen. Jā, viņš grib glābt visus. Jā. Vai visi taps izglābt? Diemžēl nē. Vai tā ir Dieva griba? Nē, viņš grib visus izglābt. Ne visi izglābsies, jo viņi nepaņems to viņa pastiepto roku. Labi. Tas, ko es tev jautāju, es gribu dot cerību kādam, kurš uzskata, ka man jau tāda ticība nav. Okay. Ir cilvēki, kas uzskata, ka viņi tā ir grēkojuši, ka viņiem pie Dieva vispār nav ko darīt. Es ar tāds Daudz tādi. Es ar tāds biju. Jā, es ar tāds biju. Ko tu vari teikt? Es varu pateikt, tas ir nežēlīgi, jo tā sajūta, kas bija manī. Tu līkumu Dievam. Zini, man bija trakāk. Es visa man būtība saucu pēc Dieva, bet es tev pateikšu godīgi, kā man bija. Man bija tā, ka es spēju ticēt, ka viņš var piedot tev, viņam, visai pasaulē, tikai ne man. Tā pārliecība manī izveidojās, es stāstu konkrēti savu liecību. Es uzauga tāda drausmīga atstumtības sajūta. Bla, 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 ģimene, tēvs, alkoholiķis, nemeklēsim, ja? Vienkārši fakts kā tāds. Tā sajūta, viņi ir, es teiktu, viņi ir tā kā no Ellas. Tas nolemts, kā? Jā, nolemtības sajūta. Nolemts, jā. Un es dzirdu evaņģēliju, un es ticu, tas ir Aldim, tas ir tur Maritai, tas ir Oskaram, tas nav Paulam. Tā sajūta ir vienkārši drausmīga. Un kas rada šo sajūtu? Kāds gudrs vīrs teica, ka vispār viss okultisms un visa tāda sātana valstība ir balstīta uz atstumtību. Tas ir dumpiniecisks stāvoklis, ka tu saproti, ka tu esi vainīgs, bet man šo sajūtu radīja melu gars, tumsas spēks, jā, mēs gribam vai negribam, mums ir daudz tumsas spēku, kurš teica, visiem tas darbojās, tev, Pauli, nē. Tā bija pilnīgi, negluži tā kā balss, bet tāds čukstētājs, tāda iedvesma visu laiku, ja? Un viņš runā visu laiku pretīm tas, ko Dievs saka. Es lasu Bībelē savā laikā. Viņš grib glābt visus, un mans izkropļotā sajūta un uztvere saka, tikai Pauli, ne tevi. Ja? Un es domāju, tā ir miljoniem cilvēkiem, un es ticu, ka pat cik sātans ir melu tēvs, un šie ir meli, kas man likās justies tik drausmīgam, viņi ir ļoti efektīvi, un viņi darbojas ļoti daudz cilvēku dzīvē. Cerība ir viennozīmīga, un viņi ir Jēzu Kristu. Viņš jau tāpēc nāca, lai izārdītu tos melus, un viņš ir patiesība, mēs to zinām, vai ne? Tagad jau mēs to zinām. Ja? Jā. Kā tev šķiet, vai visiem cilvēkiem būtu jābūt kristiešiem? Ja tas ir veselīgā izpratnē, kā Kristus sekotājs, kā tas, kurš ir atzins vienīgo Dievu un Dieva dēlu,
atdzims garā, jā, patiesībā un apglabājas savu veco dzīvi ūdenī, jā, jo tas ir vienīgais veids, kā cilvēks top izglābts. Labi, ka tu pateici vārdiņu izglābts, jo vai tu vari pastāstīt izglābts no kā? Jā. Zini, es pateikšu, es vienmēr, tur ir vairākas lietas, no kā Dievs mums izglābīja, bet es pateikšu godīgi pirmkārt no mums pašiem. No mūsu vecās dabas, kura ir pilnīgi nekam nederīga, kur ir Dieva līdzībā cilvēks ir radīts, bet viņš ir korumpēts ar grēku. Viņš ir tā kā medus trauks, kurā ir tomēr indi iespļaut iekšā. Es tagad domāju, kāds nekristietis klausās šo, un viņš dzird, ka kristieši saka, ka cilvēks normāli ir tā kā grēcīgs, korumpēts, tur vēl kaut kāds, jā. Bet man aizdoms, ka liela daļa vienkārši, viņi jau to tā neredz. Jā, to viņi neredzēs. Viņiem vajag 2 aģentus, lai viņi to saredzētu. 3, es pat teiktu. Jā. 3 aģentus, kuriem ir, tu dzer šķīstošo kafiju, vai ne? Jā. 3 vienā dzeri? Nepārāk. Ja vajag arī varu. Jā, atļauj man pateikt tā. Jā. 3 vienā. Es vienkārši redzu ainu priekšā 3 vienā. Jā, es ticu, ka Dievs vada. Jā. Vajag Dieva gara darbību, tas ir viens, kas ir ļoti mistisks jēdziens. Piedod man uzreiz jautājums, kur viņu dabūt? Viņš ir. Skan labi, bet... Viņš ir pasaulē, viņš ir visur, viņš ir rokas stiepiena vai arī pirksts stiepiena attālumā. Kristiešos viņš ir iekšā, nekristiešos te patārā. Pabeidz, bet tad es tev jautāšu, kā viņu sataustīt. Superīgs jautājums. Tātad tagad dievišķo kafiju ņemam, jā? Tas ir Dieva gars, kurš darbojās neredzamajā frontē. Tas ir Dieva vārds, kurš jau varam izlasīt, varam dzirdēt. Un es teiktu, 3. aģents ir Kristus liecinieks, kurš jau ir sastapies ar patiesību. Ja? Un tad, kad šie 3... Es nesaku, ka Dievs nevar izglābt cilvēku bez 3. aģenta, kas ir cilvēks, Kristus liecinieks, bet, tas kungs ļoti mūs lieto kā savs līdzstrādnieks. Ja? Tā kā es izceltu 3 aģentus, lai cilvēks sastaptos ar Dievu. Ja? Dieva gars, Dieva vārds un Kristus liecinieks. Tas notiks tad, kad es to tā gribēšu un izdomāšu, ka es tagad gribu tos 3 lieciniekus satikt, jo es gribu satvert Dievu. Jeb tas notiks kaut kad, nezinu kādu. Tas ir labs, es sapratu, tā ir laba pieeja, jo vairums cilvēki, viņi jau godīgi sakot neēdz, ko viņiem vajag. Nu jā. Jā, un es vārdu lietoju. Es klausot, man kristietis saka, tev tur vajag 3 daļas, es man uzreiz praktiskais būs, prāts, kur to dabūt, kur viņi ir, kur viņi staigā. Man iemācīja savā laikā viens vecs gudrs vīrs vienu frāzi, bet es atbildēšu ar viņu. Jā. Viņš teica, iniciatīva vienmēr nāk no augšienes. Iniciatīva vienmēr nāk no augšienes. Viņš atkal tā pastiet tā roka, bet tad, kad viņi nāk, tu viņi sāc just, tā ir tā vilkme, tu pēkšņi sāc domāt par grēku, tu neredzi, tev nepiepild vairs nauda, panākumi. Agrāk tā nebija, agrāk bija ok. Tas jau liecina, ka tavā dzīvē kaut kas darbojas. Saprot? Tās netveramā, es vienkārši aprakstu to netveramo stāvokli, kad Dievs jau sāk strādāt pie tevis. Katram savā laikā tad sanāk. Zini, citiem... Ja mēs esam Dievu projekts kaut kāds. Jā, bet zini, kā var būt? Man tas kungs sauca vairākas reizes. Un katru reizi, tā ir man liecība. Ko tu tagad zini? Jā. Tad jau tu to tā nezināju. Bet es zināju, ka man jāiet Šito pateiks visi, kas atgriezušies, visi pateiks, jā, tur man sauca, tur tas bija. Bet zini, es tev pateikšu ārējos apstākļus, kā man bija. Man pa 2 gadiem tas tā bija, kopš 15 gadu vecuma. Un katru reizi, kad es stiepu roku pēc Bībeles, nekāda mistērija. Vot sirdī bija, nē, ja ir patiesība, vot Bībele. Es domāju, tas arī Dievs man iedeva to poņu. Tas man neiestāstīja neviens to. Vienkārši man vienu dienu ejot uz ielas atnāca, tas nav no manis. Es pastījos, es atceros pat vietu Liepā, kur tas bija. Zāļu un Bāriņu ielas krustojums. Es pats, ja ir patiesība, tā ir Jēzu Kristu. Tas vecīt nav normāli. Te ir arī apstiprinājums gars kā vējš, nāk no nezinu, kad un kur. Jā, tieši tā. Un tad man
tikko man tā patiesība sāk, uzreiz bija melotājs klāt. Un man, iedomājies, kad es gribēju atgriezties pie Dieva, man pēkšņi atcerējās draugi, kur man bija aizmirsuši. Man atver šitādu kastu ar pornogrāfiju, ja? Tā bija man verdzība kādreiz, ja? Pornogrāfija, videomagnetofons. Vecīt, mēs runājam par 90. Ja? Tad, kad tas ir big deal bija. Ja? Tagad cilvēki domā, kas ir magnetofons, kas ir kasetes lielās, vai ne? Un alkohols pastiepts, tas bija tik uzkrītoši. Un es ielidoju. Momentāli. Es zinu džeks, kas ir stāstījuši par narkotikām. Viņas ir dārgas. Sponsorē visu, tikai lai tu nesastaptos ar to vienkāršo grāmatiņu, lai tu neaiziet uz draudzi, lai tu nesastaptos ar kādu ticīgu draugu, ja, Jēzu Kristu. Tas ir vienkārši unbelievable, kas notiek. Tu esi arī ievērojis, ka cilvēks ar kādu, kur tu esi parunājis, paevanģelizējis, piemirsis par viņu palūgt, tu redzi, ka viņš uz kādu laiku pazūd. Es pat cilvēkiem brīdinu, katreiz, kad es viņiem saku Dieva vēstu, zinu, ko es viņiem saku, tepat ap stūri, es nepravietoju, tā ir pieredze. Tev atnāks šaubas, un es sāku, un tās šaubas, zinu, kā atnāk. Rakstos tas ir par to arī brīdi. Jā, viņi atnāk kā tādi ļoti loģiski argumenti, kas runā tavā balsī. Saprot? Bet viena no pirmajām lietām, ko es iemācījos, jo cilvēki ļoti maz zina par garīgo cīņu, bet tā ir cīņa galvā, ka velns runā ar tādu tā kā argumentāciju, kāda būtu, it kā tu pats to esi izdzemdējis. Un tas ir tik smalki sajiet kopā. Viņš ir cilvēka eksperts. Viņš ir cilvēka eksperts sātans. Melu tēvs. Visas manipulācijas. Viss, jā. Un tas ir... Negribās lielīt, bet viņš ir pro, jā. Viņš ir mega pro. Jā, un, teiksim, bez tā kunga gara un vārda mums ir zero. Tas nav ok, tas ir zero chances. Ja? Tā kā es cilvēkiem arī saku, kad es viņiem sludinu, tepat ap stūri, tu tiksi pārbaudīts, un es saku, tas apmēram izskatās tā, apmēram. Es nevaru iedot visas formulas. Kādam tas ir šnabs, kādam tas ir, pēkšņi nebijusi iespēja aizbraukt uz ārzemēm. Un tas nav nemaz Dieva prāts, jo tas kungs strādā šajā laukā. Ja, un tev ir jābūt pareizā vietā, pareizā laikā. Tas ir Dieva darbs, bet tevī jāsajūt un jācelcās tam. Līdz šim citās intervijās esmu mēģinājis tā kā jautāt tādu, man liekas, tā kā vienkārši saprotam lieta, bet varbūt es nezinu. Es tev pateikšu, es to nosaukšu, kad vai tu varētu uztaisīt tādu tā kā reklāmu, kāpēc cilvēkam skatīties kristietības virzienā, kas tur būs savādāks, kas viņa dzīvē izmainīsies? Es sākšu ar vienu vārdu, jo es gribu iesākt. Jo tur vajag kaut ko pārliecinošu. Jā. Atceries, es stāstīju par Zāļu ielas un Bāriņu ielas krustojumu. Jā. Fantastisks, kungs, paldies tev. Zāļu iela, tās ir Zāles, un es biju Bārenis. Amen, kāds tur labais. Jā. Un tajā stūrī, ka viņš teica, ja ir patiesība, tad tā ir Jēzu Kristu. Tās bija manas zāles pret bārenību. Un vairums cilvēki nezin, ko viņi grib, bet zin, ko viņi meklē. Paldies tev, debes tēvs. Viņi grib tēvu. Kāds viņiem vairums gadījums nav bijis. Dažiem ir bijis labs fāterīts, bet mēs runājam par debes tēvu. Jo Jēzus augstākā misija bija. Jā, viņš izrādīja vēlnu darbus. Jā, viņš dziedāja slimos. Labi, kristietis tiek pie tēva. Jā. Labi. Jā, un kas tur ir tāds labs tanī, vai jēdzīgs, vai vajadzīgs? Jo, zin kā, tev ir tēvs, ok, so what? Tev ir tēvs, kurš tev nekad nenodos, tev ir tēvs, kurš nekad nepametīs. Bet es viņu neredzu, nevaru sataustīt. Viņš kaut kur ir, ko man tas... Viņš tev sāks atklāties soli pa solim. Citam tas ir spilgtāk, ja? Bet tad, kad tu atzīsti viņa dēlu Jēzu Kristu, tad tu nepavelti Dieva raksts saka, kam ir dēls, tam ir tēvs. Un tu pēkšņi vairs neesi bārens. Un tēva dotās zāles, atceries, Zāļu un Bāriņu ielas krustojums, tas ir Jēzus Krists. Un viņš teica, es esmu durvis. Un viņš runāja ar mums ne ar abstraktiem jēdzieniem. Viņš runāja ar mums tā, es zinu, kā es tās durvis.
Un tas svarīgākais, kas ir jāsaprot, kāpēc tu uzdevi jautājumu, kāpēc vilkt uz kristietību, reklamēt. Jā, nu zini, tas praktiskais vienīgais ceļš. Tāds man labums. Vienīgais ceļš. Nav variantu. Nav variantu. Bet vienīgais ceļš uz kurieni? Pie tēva, pie Dieva tēva. Jā, bet es jau neredzu jēgu, priekš kā man pie viņa iet. Nu, tu sāksi saredzēt, tad, kad Dieva gars tevi strādās. Cilvēks pats no sevis, zini, ir tāda laba lieta. Cilvēks neko nevar ņemt, ja viņam tas nav dots no debesīm. Bet dots jau ir. Dievs jau ir devis to savu dēlu. Līdz ar to viņš to savu gribi parādījis. Un tad kāds teiks, nu labi, tur kaut kāds Jēzus Jeruzalemē 2000 gadu atpakaļ. Pagā. Tas jau ir 50% no veiksmes stāsta. Jēzus pēc tam, kad augšām cēlās, viņš atsūtīja ko? Mēs atkal esam pie svētā gara. Ja? Un svētais gars, es cilvēkiem parasti saku, kas ir bijuši jogās, ezotērikās, okultisma, tur ir tāds rosals vecīt. Un tie cilvēki tik daudz enerģijas so called jūt. Ja? Es viņiem saku, tas, ko es tev tagad saku, es cilvēkiem uzdodu konstanti vienu jautājumu, kas tev darās te? Un tur parasti ir rosals un kauja. Un kas tev darās te? Es saku, tev šitā sirdī ir vai šitā no tā, ko es tev saku. Jo vārdi, kas ir patiesi, gars iekšēji liecina. Tu nesaproti, tas ir augstāk par saprašanu, bet ar sirdi tu jūti. Un tā ir tā gara liecība. Tad, ja mēs tā runājam tīri praktiski, kas tad ir tās izmaiņas kļūstot par kristieti, tad tas būs kaut kas, ko tu saki par Pirmkārt, tu neesi bārens, jo Dievs tēvs ir viens, bet mēs esam mēs esam distancē. Nu, tad vēl vienkāršāk, tu vairs nejutīsies vientuļš un viens? Tas ir viens. Jā, tas ir viens. Otrkārt, tev būs, tā ir pilnīgi cita pasaule. Ja? Tas ir, tevī izlējās. Tā ir pa tāda pasaule. Jā, es pa mīlestību pastāstīšu. Tas ir vistaustāmākais, ko es varu pastāstīt. 2000. gada 7. aprīlī 22:45. Tas nav mans atgriešanās datums, bet tas ir mans datums, kad es piepildījos ar Dieva mīlestību. Un es līdz tam zināju, Dievs ir mīlestība, blā. Jā. Un es vēl biju dzirdējis no daudziem jau šitā. Viņš ir beznosacījuma mīlestība. Ok, значит, mīl arī man, labi. Nu, ja man gribās just. Cilvēkam gribās just. Nu jā, nepietiek, viņš tev mīl un savāt. Tieši tā, un es saprotu, ka sākās visa ticība, un pēc tam ir tās visas jūtas, bet man Dievs piepildīja savu garu. Pirmkārt, viņš man atbrīvoja no drausmīgas nospiestības, man bija tāds smagums uz sirds sakrājies. Šitā tā kā tādām plēšām, vecos laikos kalējām bija. Ar vienu tādu izvilku kaut ko ļoti smagārā, un ar otru, un kopš tās dienas es zinu, kāda ir beznosacījuma mīlestība. Viņa ir beznosacījuma. Ja tu prasītu man to aprakstīt, nākamā dienā es izeju uz ielas, nāk pretī dzērājs, es viņu mīlu. Sieviete iet pāri ielai, es viņu mīlu. Suns skrien pretīm, es viņu mīlu. Es domāju, kas notiek ar mani, saprot? Tas bija ļoti taustāms. Es noreibu no tās mīlestības. Viņa ir tāda tiešām, tev gribās glābt visu pasauli, tev gribās apķert visu pasauli. Ja? Kāds pateikt, ko tu tur esi sapīpājies vai salietojies, un šādi stāvokļi ir arī dažās citās reliģijās. Nav. Beznosacījuma mīlestība ir tikai Jēzu Kristu. Un vecīt, to ir grūti aprakstīt, ja? Bet tas nāk, tas nav no ārpuses, tas ir tevī. Un viņš stiepjās pie cilvēkiem. Ja. Labi, Reku, es saprotu, ja, kad, teiksim, tev tur būtu, tur alkoholisms, vēl kaut kādas atkarības, tur nospiestība, depresija, un, kaut ko prasās pēc kaut kā, ja. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kuriem tā kā ir it kā normāli. Viņam vajag meklēt Dievu, kāpēc? Viņam tā kā viss labi. Viņam vajag, jo patiesībā jau Dievs viņus sauc. Un, zini, Dievs, cilvēki ir drusciņi. Kā viņš var zināt, ka viņu Dievs sauc? Labs jautājums. Patiesībā cilvēki ir ļoti, tad, kad es runāju ar cilvēkiem, es teicu, tu nesvarēsi iet bojā, nes cik reizes jau.
Jā. Kāpēc tev izvilka? Tu nenoslīki. Ja? Man nav atbildes uz visiem jautājumiem. Bet tas ir Dieva gars. Viņš ir tā iniciatīva, kas sāk gar tavu sirdsapziņu. Pieskarties, es negribu lietot vārdu nogrābstīties, ja? Tas nebūs korekti. Viņš pieskarās tavai sirdī, viņš iedod kaut ko tavam prātam, iemet domu, ja? Un tas sāk strādāt. Plus vēl tu dzirdi Dieva vārdu, ja tu esi laimīgs, jo Dievs sūta savus evaņģēlistus, savus lieciniekus. Labi, ja? Pēc šiem, ko tu aprakstīji kaut kādām situācijām, kas visiem ir gadījušās dzīvē, kādu nenotriec uz ielas, kāds izdzīvoja. Kāda arī notriec. Jā, kāda ir notriec. Vai cilvēks var tā pēc šī pieņemt, kad interesanti, dzirdēs, ko tu teici, un daudz piekritīs, ka man ar tā ir bijis tik daudz reizes, vai cilvēks pēc tā var spriest, ka tie ir tie brīži, kad Dievs viņu ir uz viņu runājis kaut kādā veidā? Es ticu, ka ritīgi, jā. Vienkārši cilvēkam būs atskaites punkts, viņš tagad dzirdēs, man arī bija, viņš tagad var saprast, ka sākās. Viņi tikai citi to saka, man nelaiķ omīt, man pasargāja, vai ne? Muļķības sāka runāt. Kādam paveicās. Pa cik Dievs stāv pāri visam, es ticu, ka tie Dieva žēlstības brīži un tie nok, tuk pie cilvēka sirds. Es ritīgi tam ticu, jo tā visi no žēlstības. Visi no žēlstības. Labi. Ko tu ieteikti cilvēkam, kurš kaut kā šeit ir slava Dievam nonāca līdz šim un dzird un skatās un klausās, viņam nav tā ticība, varbūt ir šaubas un tam līdzi. Ko tu viņam ieteiktu darīt? Šis ir man maksimāli vienkārši cilvēks grib kaut ko darīt. Jūs te runājat gudri par kaut kādu ticību, filozofēt, jums visi skaidrs. Super. Ko man darīt? 3 lietas. Es neticu. 3 lietas es ieteikšu. No savu meistaru un glābēju, Jēzus Kristus. Lūdzu, meklē, klauvē, bet pirmkārt pie debesīm. Labi, pagaid neskrien. Lūdzu, meklē, klauvē, lūgt. Tātad es tagad sēžu, skatos, klausu, kas man jāiet. Es ieteiktu tā. Kam jālūdzu? Super, es teiktu, Aldi, vai nokrīt ceļos, piemēram, kā neticīgam es runātu, vai nokrīt ceļos, vai sēd gultā. Ne tajā ir sāls. Ja tu jūt, ka jānokrīt, nokrīt. Ja tu jūt, ka jāapguļās, apgulies. Ja ej parkā, ej parkā. Kas tālāk? Pacel acis pret debesīm. Obligāti? Ne obligāti. Tu man prasīji, ko ieteikt, es ieteiktu. Pacel acis pret debesīm, pacel acis. Es iesaku, jo Jēzus šad tad pacel acis debesīs un rokas, un pasaka. Ļoti daudz cilvēki ir teikuši, Dievs, ja tu esi. Atklājies man, palīdz, viņi tur kaut ko par to Jēzu stāstīja, Jēzu, šeit es esmu, Ja tas būs vecīt no patiesas sirds, Dievs zina, ka mēs esam švaki, bet sāc viņu lūgt, izsaka pirmo lūgumu, vienu teikumu, un skaties, kas sāk notiek. Vienalga, kā tu viņu pasaki, tur intonācijas un pareizi vārdi, tur... Bet es saku, es esmu arī lūdzis sākumā arī vienkārši joka pēc, un tas joks man izvērtās ļoti nopietnā atklāsmē gada garumā. Tāds augstprātīgs jociņš man bija, ja jau reiz tu svētais gars esi, un tev ir jālūdz, tad es palūkšu. Lai gan es jau zinu, kā ir. Man Dievs atklāja tieši. Dievs patiesībā ir ļoti nopietns. Te pašā laikā Dievam ir humors. Es zinu. Viņam vecīt ir tāds humors. Es zinu, Neģeķīgs. Un ir rakstīts, ka Dievs satver gudro viņa viltībā. Tu domāji, ka tu esi baigais ar baigiem apgriezieniem. Šito arī varam piemest to, ka ko jūs iegūsiet. Jūs iegūsiet humoru no Dieva, kas ļoti atšķirās no pasaulīgā. Tas ir ļoti asprātīgs. Tas ir fantastiski. Labi. Ko tu vēl teici? Tur bija lūkšana. Lūdz, un skaties, ko Dievs darīs. Jo notiks 2 lietas. Viņš tā uzreiz kaut ko darīs, nezinu. Ir dažādi veidi. Es novēlētu, lai ir uzreiz. Un citiem arī. Man nekad tā nebija. Es apskaužu tos, kam apspīdēja gaismu, parādījās Gabriels, tev vajag Jēzu. Jebkurā gadījumā cilvēkiem ir jāsaprot viena lieta. Lai kā viņš tur nečukstētu, lai kā viņš nerunātu, gars
un kārtos Dievs apstākļus tā, lai tev būtu sastapšanās ar Jēzu. Labi. Kruķies, kā tu gribi. Ja? Un tev jādzird vēsts pa Jēzu. Значит, viņš tev vai nu sūtīs messenger, vai nu vēstnieku, piedod, iezogās tie vārdi. Man rāja visu laiku, sieva. Ja? Tas kungs nē. Ja? Sieva. Un... vai nu viņš sūtīs tev savu vēstneci, vai svētais gars dos atklāsmu. Tā kā musulmaņu valstīs, kad tur Mekā, ja, tur miljonus musulmaņu kruķās, pēkšņi bum, spož gaisam, es esmu Jēzus Kristus, tev vajag man. Tam žoklis vaļā, viņš atgriež. Ja, mēs zinām, ir tādas liecības, ja, es ticu tādām liecībām. Ļoti dažādi. Nu, labi, jā. Ko tu vēl teici? Jāmeklē? Jā, nu jāmeklē ir iespēja. Nu, es jau ieteiktu cilvēkam. Kur man jāmeklē, kas man tagad... Nu, tas bija vēl teik jāiet, vai kur? Zini, tevi jāmeklē pirmkārt sastapšanos ar Dievu. Jo es tev teikšu, meklē to baznīcu, meklē tur, kur skaidra evaņģēlija sludina, tas kļūst triki, sliden, ja? Bet meklē sastapšanos ar Dievu, lai Jēzus tev atklājās, lai patiesība tev atklājās. Ja? Kaut kādu virzienu man pasaki, kur... Es jau ieteiktu, ja tev nepienāk cilvēks uz ielas, vai eņģelis nepiebungā pie durvīm, kas arī mēdz notikt, ja? Ne manā dzīvē, ja? Aizej uz draudz, kur tu lūdz, lai tavs kungs aizved uz vietu, baznīcu. Reku lūkšana tātad, jā. Lūkšana. Lai aizved, lai rāda tev ceļu, pa kuru iet, un māca, kā par to iet. Tāda viena lūkšana. Jo daudziem ir problēmas. Viņi saka, rāda man ceļu. Un Dievs parāda. Un viņi saka, paldies, boļš viņa nada. Ne tikai, kad parāda, bet tev arī jāmācās iet pa to ceļu. Citādāk tu atkal būs turpatās ar sasist pieeja. Tas ceļš var izskatīties tāds, ka vai tiešām tas ir no Dieva, man tagad pa šeit jāiet. Var izskatīties. Tā var būt? Var. Un var visādas šaubas būt. Labi, bet šeit tad es piemetīšu no savas pieredzes. Es teikšu, ka tie ceļi vienmēr ir labi. Viņi izskatās varbūt ne tā, kā likās, bet rezultātā viņi vienmēr ir bijuši labi. Protams. Daudz vieglāki, daudz vienkāršāki. Nekā viņi šķita, tas iedrošinājums šo piemetlējumu. Un es vēl piebildīšu, ka cilvēkiem ir jāsaprot viena ļoti svarīga lieta. Ir lietas, kuras tu nopelni, tā kā aldziņi, bet no Dieva visi dāvana. Ja? Tev tā ir dāvana. Man nav jāizpelnās kaut kā. Nē, pestīšana, nē. Nu, beidz, es iešu un slepkošu pa ielām un ko man viņš tik dāvinās? Tad, kad tu sastapsies ar viņu, un tev ienāks tā mīlestība, ja? Tev vairs negribēsies. Nu, galīgi negribēsies. Nē. Reizēm uznāk škrobus kādu odi, kas tev sūc asins, ja to vēl padomās. Izdarīt šitā vai ja tu būs mīlestībā, tu izdarīsi šitā. Vai tiešām tas bija tā vērts? Nu, labi. Un kas vēl bija? Tu trešo vēl kaut ko minēji? Klauvē meklē lūdzu. Tie visi ir tādi aktīvas sirds un prāta procesi, ja? Kad tu lūkojies. Bet es teiktu, vajag piesaukt to kungu. Un es jau ieteikšu nepiesauc kaut kādu mistisku kungu. Nu, Jēzus ir kungs, ja? Nu, uzticies no manas mutes liecības, ka Jēzus ir kungs, ja? Un tu jūtīsi sirdī, kad gars tev pateiks, Jēzus ir kungs, ja? To sajūtu es tev neiedošu. Tas ir gara darbs, ja? Es liecinu, ka Jēzus ir kungs. Ja? Jēzus ir glābējs. Bet es pazīstu kristiešus, kad viņiem uzprasa, vai tu vari pateikt, ka Jēzus ir kungs? Kristietis. Jā. Sens. 20 gadi un tā. Viņš nevar pateikt to vārdu. Ne jau tas, ka nelaužās no mutes ārā, bet viņš sāk piesieties vārdam, ka Jēzus nav Jēzus, bet viņš ir Ješua, piemēram. Zinu, es biju tajā virzienā. Es zinu. Jā, kā tas ir, jā? Jā, es biju 10 gadus tajā novirzienā. Ja tu man paprasīsi man viņa aramiskais vārds, ja ebreju vārds, Ješua, man viņš ir mīļāks. Bet teikt, ka es zinu, viņi teiks, ka Jēzus ir atvasinājums no zēva. Un tur ir vesels teorija kalni. Nepadarīsim Dievu sarežģītāk, kā viņš ir. Ja, ja tu prasi tīri cilvēciski, man viņa ebreju vārds ir daudz, man vispār mīlestība pret Izraēlu un tām lietām. Ja? Tas arī no viņa, jo pirms man tam, starp citu teici, kas izmainīsies.
man izmainījās attieksme pret ebrejiem. Jo pirms tam man viņi bija žīdi, asins cūcēji un piedod, bet man tas neliekas, kā nekristietim, tas neliekas svarīgi, ka man pamainīsies attieksme pret ebrejiem. Es piekrītu, es tikai saku, kas bija uz manas sirds, kas bija ļoti radikāls pavērsiens, no antisemīta es par prosemīta kļuvu, tas tik tā liecībai, gan jau arī kādam tas būs pa svētību, Līdz šim šis ir bijis, es nezinu, kāpēc tā, bet tāds tā kā grūts jautājums, lai gan man liekas, kur vēl vienkāršāk. Un tas ir tā kā, es tev bērnišķīgi gribētu pajautāt, pastāst man lūdzu kaut kādu tādu praktisku, sadzīvisku, ikdienišķu piemēru, kā tu kā kristietis atšķiries no nekristieša uz ielas, veikalā, mašīnā, es nezinu, jebku pirtī, basēnā, sportzālē, parkā. Kaut kur, parādi man, taustām piemēram. Kā tas ir būt savādāk, būt kristietim. Bet atkal, es stāstīšu no savas liecības, un es zinu, ka tādi cilvēki var būt arī pasaulē, bet te tu prasi man. Piemēram, tu cepies pa sastrēgumu pilsētā. Es gribētu teikt, kad ja es staigāju garā, necepos. Ja es neļaujos atkal būt Dievu garu vadītam un izēja labi. Tu neļaujies tad, kad tavs fokus aiziet, kā Bībelē teiks, uz vētru kaut kur. Jā, neliekuļoši. Bet ja tu prasi, kas man pirmais izmainījās, mutes valoda. Tu sāc runāt savādā. Radikālā veidā. Pirmkārt, nevar pateikt vairs Vēl bija vecās iestrādnes, bet ir saprašana. Vecīt, tā vairs nevar. Un manī, piemēram, parādījās tāda fiziski smaga sajūta brīdī, kad es taisos grēkot pēc Bībeles standartiem. Kad man bija pilnīgi fiziski tāda liecība, es nezinu, kā citiem gars liecina, viņš dod nemieru. Viņš dod tādu nemieru un tādu spiedīgu sajūtu, pat fiziski. Manī iekšā sāk dzīvot liecinieks, un viņš saka, es zinu, tuvojās, vai nu tuvojās kaut kas, kur es izgāzīšos, vai es pat labam daru kaut ko, kur es daru ne tā, kā garam patīk. Un man ir bijusi cik reizes, kad es sēžu, bet pat labam viss ir ok. Pēc 30 sekundēm man atnāk tāds challenge, kad man, piemēram, bija gadījums, kad man bļāva sejā un gribēja dot pa muti. Un labi, ka Dieva gars bija liecinājis, es ievilku elpu un pasmaidīju. Ja viņš nebūtu man brīdinājis, man vecā daba bija vilkt pretī. Labi, reku divas lietas, tad tev mainās valoda. Valoda, attieksmes. Otrs tev mainās, ka tu pievērš uzmanību tā kā zīmēm kaut kādām. Nē, gara iekšējai liecībai. Svētais gars sāk mājāt cilvēkā. Šī iekšējā liecība. Dievs jau visiem Dieva bērni. Jā, bet Dieva bērni to ņem vērā, jo viņi zina, ja ņem, pieņemsim, tādā ideālā variantā, tad ja ņem vērā, tad viņi... Es to nesauku pa zīmi, es to sauku pa vadību. Jā, tevi gans, viņš tev tagad ved, pirms tam nebija. Neticīgam es pārliecināts, ka visus ved. Vajadzētu jau Dievu. Es nepakļuvu zem mašīnas, mani vadīja. Neticīgajiem Dievs parāda periodiski, viņš parāda ikdienas viņiem žēlstību, ka viņus man liekas, ka neticīgiem arī ieliek šo te sajūtu, vecīt, nevajag tur vai kaut kas tur kaut ko. Šad tad gadās, viņi to sauc par intuīciju, bet tā nav gara liecība. Tas ir kaut kāds brīdis, vai kāds eņģelis viņu ir uzrunājis, vai gars ir iečukstējis, vai pieturējis neredzamajā frontē aiz rokas. Gods visi Dievam. Tad kristietis šādas lietas uzskata par to, ka tas ir kaut kāds eņģeļa darbs. Kristietis saņem gara kaut kādu brīdinājumu par kaut ko. Divas praktiskas lietas. Labi. Lielveikalā ieejot kaut ko rīkojies savādāk. Arī, bija man smieklīgs gadījums. Bija izlikt akcijas gurķi Maksimā. Lai man Maksim piedod, bet es liecinu, kā es liecinu. Un es sāku kraut gurķis groziņā. Es tev nemāku atbildēt līdz šai dienai, kas bija nelāga tiem gurķiem. Es paklausīju liecību, es izkrāmēju ārā, es viņus nenopirku. Tā ir uzticēšanās. Ar mašīnu braucot
neskrien. Nekristietim šis izklausās tāds māņticīgs kaut kāds tāds, ne? Nē, mājiņticīgs ir, ja pārskrien kaķis un viņam ir gurķa simbols uz sāniem. Jā, bet ja tu neko nedod bādams, vienkārši, un tev saka, nepērc. Labi. Jā, bet tas ir ticības jautājums. Jā. Es jau varu pateikt, piedod, kungs, man gribās gurķa salāts. Jā. Es jau varu neklausīt viņam. Kristietis izvēlās kaut kā veikalu iet uz to vai to? Nu, ir jau daži radikāļi. Jā, ir. Saprot, es tev pateikšu, kā Dieva vārds saka. Viņš saka, domā uz to kungu visos savos ceļos. Jā. Realitātē, apmeklēt podu vai neapmeklēt, diez vai kāds skait lūkšanas. Īpaši dievbīgs cilvēks var būt. Kā, varbūt tu dzenies pēc kādas mantas, kura ir vienā vai otrā veikalā, un tu nezini, kurā. Kristietis darīt. Jā, ir vadība, lūgtu. Normāli vajadzētu piesaukt. Tad kristietis lūgtu, Dievs, lūdzu aizved uz to veikalu, kur ir tas, kas man ir vajadzīgs. Jā, palīdz man būt pareizā vietā, pareizā laikā. Labi, un viņš tur aiziet, un tur nav tā lieta. Jā, tas ir pa Dieva valsts. Ko padomā kristietis tanī brīdī? Viņam ir, es taču lūdzu. Jā, viņam ir kārdinājums vilties. Un tad viņam ir, bet nevajag vilties, vajag mācīties sadzirdēt svētā gara balsi. Manā pieredzē šādi ir bijis, bet tagad es ļoti labi zinu, ka man vienkārši te bija jānonāk, jo man jānonāk tur, un es dabūšu to, ko vajag, viss būs labi. Jā. Bet visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl. Jā, un Dievs zina, ko dara, jo viņš kontrolē situāciju. Nē, mēs varam, ir iespēja ieraut auzās, ja tas ir tas, ko tu prasi, bet tas pakāpeniski pa gadiem, jo vairāk tu viņam paklaus, jo tu atpazīsti viņa balsi. Tu taču atpazīsti viņa balsi. Labi. Ja? Kristieši skatās ziņas, lasa ziņas. Gan jā, gan nē. Ir kādi, kuri dzīvo ziņās, un līdz ar to viņi zaudē fokus no Jēzus Kristus, un viņi aizmirst vētrā, jā. Tā var teikt. Jā, un tas nav tas, uz ko Bībele vada. Viņi tev vada pirmkārt skatīties Dieva vārdā, jā, izkopt attiecības Bībelē. Ar viņu. Protams, jā, Dieva vārds Bībele, jā, absolūti. Un ir cilvēki, kas ir tik garīgi, es rādu pēdiņu simbolu, kad ne pa labi, ne pa kreis, bet tas jau velk uz farizēju pusi, tā sadaļa vispār. Es tur daudz varētu stāstīt, vajag vienu darīt un otru neatmest, šad tad vajag, jāzina, kas notiek pasaulē, lai tev neiet tā kā man, kad aizvakar visu Domā, ka tev jāzina, kas notiek pasaulē? Es domāju, ka jā. Ne, tev var interesēt, saprotu. Nē, vai ir jāzina? Vismaz tas, kas notiek Latvijā, jau točni. Jā, un es interesējos, kas notiek Izrēlā. Bet ideālā gadījumā, protams, es jau gribētu, lai man visu atklāja Dieva gars, lai es staigātu non-stop atklāsmē, bet es pavisam noteikti esmu ceļā uz to. Jo nokrita tas aparāts, šahets tur, Latvijā, Krievu drons nokrita, redz, tu ziņas neskaties, es arī neskatos. Man saka, mums ir jālūdz par to, es saku, par ko? Šahets ir nokrits, Kas ir šahets? Krievu drons ar sprākstvielnām, visi runā. Es neesmu muļķis, jo reizēm arī tā, kad tev tiek pasliegtas ziņas uz paplātes, viņš pēc man no ienaidniekiem atnākt. Un tu tā kā ej Dievu priekšā, tā kā ķēniņš, piemēram, Jošafats, kad nāca tur, karaspēks virsū, viņš krita Dievu priekšā un saka, man tādas ziņas, kungs, ir atnākušas. Dievs jau to visu zina, es to nezināju. Bet tikko es to uzzinu, es saku, kungs, tur drons krīt, tur bats ir, šitādas lietas ir manās ausīs, manā sirdī. Es saku, lūdzu. Kristietim. Kā būtu kristietim jāsargā sava ģimene, piemēram, nedod Dievs kara apstākļos kaut kādos? Jā, ok. Tu runā pa fizisku aizsardzību, ja pa visu veidu, garīgu aizsardzību, emocionālā. Kā tu to Es jau varu izlavierēt, to redzi. Bet es jau zinu, kur vairums cilvēkam interesē jautājums, vai kristietis var paņemt rokā. Es personīgi, man ir sava sapratne no rakstiem, kas man būtu jādara. Ja? Šī gadījumā man interesē, kāds ir tavs skatījums uz šo jautājumu? Kā cilvēkam, ko tas nozīmē aizsargāt savu ģimeni, aizsargāt savu valsti? Kā tu to redzi? Ok. Reizēm atkal tā būs gara vadība.
Ideālā gadījumā tu jutīsi, uz ko Dievs tev vada, jo reizēm, būsim godīgi, valdnieki spēlē spēlītas savā starpā, un tu esi ierauts konfliktā, kurš nebūtu nav ne taisnas, ne svēts konflikts, ok? Kā jebkas šai pasaulē. Jā, un es nevēlos cita mantkārības vai ļaunuma dēļ ņemt ieroci un galināt citu cilvēku nost. Bet ja nonāk līdz tam, ka man apkārt ir mazi bērni, ja, un es esmu lūdzis Dievu, bet nāk viens tāds šausminošs vecis, ja, un grib nogalināt manu ģimeni, es domāju, ka pirmkārt es lūgšu Dievu, un tad skatīšos pēc apstākļiem, kas tur notiek, bet cik vien var, es domāju, tas ir dievišķi aizstāvēt vājākos. Pēc rakstiem, kā es saprotu, Jēzu, kad gribēja nogalināt, viņš aizgāja uz citu pilsētu. Bija, viens variants, viens variants. Nepavisam nemudināja vilkt ārā zobenu, jo no zobena kritīs, ka zobenu cels. Vienīgie ieroči, kā es saprotu, ir gara ieroči. Pat ne gara ieroči, tas ir viens ierocis, tas ir gara zobens, un tas nav īsts zobens, tas ir Dieva vārds. Es tev pateikšu vienu mulsinošu lietu. Dievu vārdu tagad aizsargās savu ģimeni, kurai brūk virsū 10 bruņoti militāristi? Citreiz ir viens no maniem mīļākajiem teicieniem ir vienu darot otru neatmet. Man ir pazīstams snaipers. Viņš ir uzaudzis misionāru ģimenē, viņš ir Dieva kalps, kādu reti pazīstam, bet viņš ir snaipers, aktīvs snaipers. Un es viņam uzdevu šo jautājumu, ko tu saki. Ko viņš atbildēja? Jo viņš ir rītīgs Dieva vīrs, un viņš ir angliski mēs runājām. Viņš teica, ir atšķirības, you shall not murder and you shall not kill. Es tev saku, viņa atbild. Pazīsiet pēc augļiem. Jā. Es saku, kādi ir snaipera augļi? Nē, viņš ir snaipera pirmā pozīcija, kā viņš stāstīja. Par Dieva vīru jautājums, vai viņš ir? Viņš ir. Jā, cik kas ir viņa augļi stāsti? Nē, pirmkārt viņa augļi nav noslēptēti kādu nelaimīgu cilvēku. Nē, bet kas ir viņa augļi? Jā, viņš ir ļoti daudz sludinājis evaņģēliju, nabagiem, daudzās trešās pasaules valstīs. Sludināšana ir augļi? Nē. Viņa sludināšanai ir bijuši augļi atgriezti cilvēki. Viņš ir sadevis savu dzīvi, attiecies no karjeras. Viņš ļoti strādā ar jauniešiem, ar ielu jauniešiem, ar jauniem ticīgajiem. Viņš ir lūkšanas kalpošanā, viņš daudzas debesu valstības lietas organizē. Tie ir tādi ļoti taustām augļi, kurus Dievs arī svētī un tā tālāk. Ja tu runā par to, bet te pašā laikā viņš ir armijā arī vēl snaipers. Un es zinu, man arī ir lauziens par šiem jautājumiem, bet ne tik traks varbūt kā 20 jo mēs dzīvojam jaunās derības laikā, ne vecās, kur bija daudz, varētu teikt, slepkavības un nogalināšanas un asins, bet jaunās derības laiks ir gara laiks. Tās pašas lietas, bet garā, tāpēc jau ir teikts par gara ieročiem, gara zobens, ticības vairums, miera apavi. Jā, es esmu dzirdējis liecības, kur cilvēks ir piesaucis to kungu, kam nav, un uz viņu šauja snaipers, cits snaipers. Jā. Un pēkšņi kāds cits to snaiperu, klakts, aklust snaipers, kāds cits viņi ir tā kā izšāvs uz viņu. Pa cik Dievs stāv pār visam, un viņš zina tikai visu viņu, un daudz ļaunumu notiek cilvēku dēļ, un mums ir ļoti daudz iespējas pa labi vai pa kreisi, es atvainojos šaut, brīvā griba, tad reizēm glābšana atnāk arī caur citu militāru personu. Daudz liecības par to ir bijušas. Es negribētu uzsāsties šai tēmai, jo viņi ir mulsinoši, Viņi ir skarba tēmiņa, viņi ir kristiešiem, jo ir tik ļoti daudz dažādi, bet Bet es ticu, ka cilvēks var pildīt savu militāro pienākumu un būt kristietis. Man arī ir savas kaut kādas iekšējas sapšanas, Bet ja tu prasi Dievs pasargi, nemūžam es negribētu nevienu nogalināt, un es īsti nedurt Dievs pasargi, Es teiktu, bet ko saka Dieva vārds? Skaties, pirmais atgrieztais cilvēks no Eiropiešiem bija kas? Viens romietis, no itāļu rotas vārdā Kornelijs. Virsnieks, simtnieks, rotas komandieris.
Tas, ka Dievs lieto gan kickbokserus, gan armijas cilvēkus un ārstus un visu pēc kārtas, jā, bet jautājums, vai kā kristietis, piemēram, tu izvēlētos militāru profesiju? Kā kristietis? Vai tu izvēlētos militāru profesiju? Es nerunāju par cilvēkiem, kuri jau ir militārajā dienestā un kurus Dievs lieto un kuri ir dievbijīgi cilvēki. Bet vai kristietis izvēlētos militāro dienestu? Es pateikšu savādāk nedaudz. Kickboksu, cageboksu. Kickboks, jā. Es negribētu militāro dienestu pielīdzināt kickboksam. Militāra dienestā es pateikšu, ka tev jāšaun tu šausi. Jā, nē, tev vienkārši arestēs. Vairums gadījumos, un ņemot pēdējo gada notikums, un šo to, es censtos noteikti būt ļoti uzmanīgs, ja vien Dieva gars nevada kādu būt šajās struktūrās. Tas arī tā var būt. Varbūt. Bet tu tagad sēdi un domā, kad tu esi kristietis, atgriezts kristietis, pasvītrošu. Jā. Vai tu varētu izvēlēties militāro dienestu? Cilvēkam ir dota brīvā izvēle. Vai tas ir ieteicams? Es teiktu, ka tās ir lūkšanas jautājums un garvadība. Jā, lai nebūtu tā, ka mēs valkam deķi uz vienu vai otru pusi, mums, tomēr, lai kungs vada. Es teiktu tā, lai kungs vada. Amen. Jā, lai kungs vada. Jā. Un es arī nevaru apšaubīt citu cilvēku. Es varu pateikt, vecīt, man liekas, ka tu ne tā esi sadzirdējis. Es varu tā pateikt, jā, bet es nevaru pateikt, tev nav taisnība. Jā. Es varu lūgt par viņu. Jā, tādā ziņā tā nav tava darīšana un ne tu esi... Es varu padomdevējs būt, jā, un lai gars pārliecina, ja nav riktīgi. Padomdevējs, droši vien arī būtu vēlams, ka tu esi garā vadīts padomdevējs. Absolūti. Miesīgi padomu mums nevajag. Klau, man ir interesanti, tu esi tāds bībeļu pētnieks, jā? Kolekcionārs. Glika bībeles veco druku. Klau, tu esi ievērojis, ka bībelēm mēdz būt dažādi tulkojumi? Jā. Ir atšķirības, ir. Es tev gribu vienkārši nolasīt vienu. Ir. Laikam ejot, ir gan vecā valoda, gan dažādas, jā. Kāpēc to jautāju, jo, teiksim, arī man būtu jāizvēlas tagad bībeli, rekrutēju kaut kādu 5-6 tulkojumu latviešu valodā vien, jā? Kā tad, lai es zinu, kuru man būtu jāņem? Ja tu man prasītu, es ieteiktu 65. gada revidēto tulkojumu. Es neieteiktu jauno tulkojumu, kas ir, viņš ir nosacīti jauns, kā to pateikt. Davai iziesim tā. Katrs sākums, kur tu latviski var lasīt dievvārdu, ir vo. Bet, ja tu man prasi labāko versiju, tad lasi 65. gada revidēto tulkojumu vai gliku. Pēc kā tu to spried, ka tieši to labāk? Tāpēc, kad, piemēram, tas tulkojums, kuras komisijas priekšsēdētājs bija Cālīša kungs, kad tu pārbaudi kaut vai jauno derību, tur ir izlaisti daži amati ir izlaisti ārā dažos pantos. Pilnīgi tā kā pazuduši vārdi ir. Un visur citur viņi ir. Tu skatītos, kā tu zini, ka tur ir pazuduši? Visu mūžu viņi ir bijuši, jebkurā standarta klasiskajā tulkojumā. Tomēr pasaule griezās arī pirms mums. Un pēkšņi viņi ir izņēmti ārā kaut kādu vārdu. Tur 5 amatu vietā ir 3 vienā vietā, piemēram. Vai atkal kaut kāds liberālāks tulkojums. Varbūt, ka Cālīša kungam svētais gars viņu mudināja. Tā var būt. Šajā jautājumā, kad mēs runājam par kanonisko bībeles, tādu pamatu tulkojumu, tur tā nevajadzētu te kaut ko izņemt, te kaut ko pielikt. Angliski tāpat arī cilvēki lasa, jā. Bieži vien bija. Ir tie klasiskie NIV, NASB, King James. Sākot no Ženēvas bībeles līdz King James, kaut kur tur. Es 3 tulkojums parasti iesaka King James 16.11. Angliski runāt NIV. Kā tu zini, ka tieši tie, jo tur vēl daudz? Man savā laikā gudri cilvēki ieteica, kad viņi ir vieni no... man bija tāds dievu kalpotājs Lee Edijs no Amerikas. Viņš bija tik duls, ka šāmējies izmācījās ebreju valodu, lai varētu točna oriģinālā izklausās pēc dula.
Jā, un viņš izmācījās visu cieņu, bet realistiski ne katrs to var. Jā, Klau, es tev nolasīšu tas, ko tu teici par to 65. gada, un ko tu teici jaunāk, tad es pieļauju, ka tā ir tā 2012. Varētu, jā, es domāju, ka tā ir. Klausies, te ir viena rakstvieta, ko es atradu, sen jau man Dievs uzrādīja. Es pat nezinu, kā es uz to izgāju, kā es viņu atradu, es pat neatceros. Es domāju, Dievs uzrādīja. Klausies, nocitēšu abas tās rakstvietiņas, viņas īsi. Zinīga sieva uzceļ savu namu, bet trakulīga neprāte to ar savu rīcību noārda. Tas ir 65. gada rakstiņš. Ja? Un 12. gadā ir šāds. Gudrība uzceļ savu namu, bet muļķība sagāž to savām rokām. Pazuda sieva. Ko? Tas ir tas, par ko mēs runājam. Jā, bet kā man tagad saprast, kurš tad tas ir tas īstais? Kā es to varu pārbaudīt? Jā. Jā. Pēc kā? Es ieteiktu nebūt lepnam un paprasīt kādam vecākam, zinošākam brālim vai māsai. Nolādēts, kas paļaujas uz cilvēku. Kungs nereti dod padomus arī caur cilvēkiem, jo kāpēc tad viņš ir izdalījis saprot, ja tev ir pazemīgs motīvs, tu jau nepaļaujies uz cilvēku. Tu pieeji un pasaki, kā tad tur īsti ir ar to vakarā? Jā, bet tu paļaujies, viņš tev pasaka, ka tas ir tas īstais. Mēs pasaka, iesaka man, brāl, padaries ar pieredzi, ja? Saprot, citiem ir tāda tendence pataisīt lietas pārgarīgas, ja? Tu esi daudz lasījis, tu visu zini, un tas cilvēks, viņš jau 20 gadus lasa Bībeli, un tu pieņem, ka tas ir pareizi. Nē, tas var arī nebūt pareizi. Var, bet Dievs jau tev ir devis spēku, mīlestības un skaidru prāta garu, vai ne? Labi. Un gars tev var mudināt, uzpras brālim tur Frederikam vai māsai Martai, ja? Tā taču var būt, vai ne? Jā. Viņš taču var dot tev gudrību. Sātans ar tev var pamudināt, uzprasīt māsai vai brālim. Kā man tas man interesē, kā man te nekļūdīties. Jā, bet viens no veidiem, skaties, šitā ir daudz jauno modernās kustības kristiešu problemātika. Es un Jēzus. Man, piemēram, Dieva gars atklāja vienreiz tādu redzējumu par 2 glābšanas riņķiem. Es kā jūrnieks izbijušais. Viņš teica, pirmais glābšanas riņķis, ka tev Dievs pasviež svētā gara liecību. Ja? Gars vada. Un ja tu esi bijis, palaidis garām vai ko, tad nereti viņš tev pasviež glābšanas riņķi. Cilvēks atnāk ar kādu atziņas vārdu, ar kādu lūkšanu, tas jau ir arī gara dāvana. Un citreiz cilvēki nemāk šitos abas lietas saprast. Viņi saka, tas ir no cilvēka. Nē, arī tas ir no gara. Tikai instruments šoreiz nav vīzija, nav eņģelis. Jā, bet tas jautājums, kā tad, lai tu jau pats teici, viņus pazīst pēc augļiem. Ir kāds krietens cilvēks, kur dzīvē ir krietni augļi, saprātīgs cilvēks. Ja? Es nedomāju, ka Dievs tev sitīs pa nagiem un teiks, tu esi nolādēts, ja tu viņam paprasīji padomu. Taču nē. Ir jau pieredze. Labi, bet tas es paprasīšu kādam. Bet kā tu man ieteiktu pašam pārbaudīt? Tāpat kā par to veikalu, kur mēs runājām. Ja? Kungs, vādi man pie pareizā tulkojuma. Vāda man, kungs Dievs, vāda man pie, kur ir tā īstā bībelīte? Mēs nākam pie lūkšanas, lai Dievs uzrāda. Jā, ja tu gribi tik skurpulozu, perfektais ceļš, tas ir, tu lūdz, bet es neko nosodāmu. Jo šitas, ko es nocitēju, teiksim, draudzē šādu nocitētu, tur, zini, tur sievas iebildīs un vīri un viss tur, tu zini, kāda ir šie te jautājumi par sievām un vīriem bibliskā skatījumā. Tur jau ir smaga rakstvietiņa. Tur jau ir vēl viens āķis. Atceries, Jēzus bija saruna vien farizēju. Eksperts. Farizēji bija rakstu eksperti. Un Jēzus viņam teica, kā tur stāv rakstīts? Viņš perfekti, 100% pateica. Viņam bija pareizais vecīt tulkojums. Jā, bet tam vecītim, bet vēl viņš teica, kā tu to interpretē, Jēzus teica. Saprot, ebrejs ebrejam tā. Jā. Viena lieta, ka tev būtu ideāls tulkojums, bet tu jau vislabāko tulkojumu var sačakarēt ar savu interpretāciju miesīgo. Ja? Līdz ar to svētie raksti ir doti no Dieva gara, un Dieva gars arī būs tas, kas viņus atvērs. Skaties, sēž vairāki kristieši, un, piemēram, ja tev sit pa vienu vajag, pagriež pa otru. Jā. Šitas ir interpretācijas vispār, man liekas, top rakstvieta. Un katrs tev to
tā tur pēc rakstiem, tur pamatos, ka tieši viņam ir taisnība. Akal jautājums. Ko tad? Ir viens labs princips, kas ir novērots no dzīves, un es ticu, tas ir no gara. Vairums tā Dieva vārda, jau ir tā kā rakstīts, tā ir arī domāts. Ja? Ir interpretācija, ir vieta viņām, tur tāda vīzija, tur ir alegorijas, idioms, stāsts jau par alegorijām, bet vairums tā kā tur ir rakstīts, ja tu nezodz, bet mēs jau varam teikt, nezodz jaungadā, lieldienās var, tad Dievs ir žēlīgāk. Tās ir muļķības, tu zini, tā arī ir interpretācija, bet vairums Dieva vārdā tā, kā tur stāv rakstīts, tā jau arī ir. Bet cilvēks apmaldās, es pasaku, man ir tāds teiciens, tas ir mans. Latviešiem ir teiciens, cilvēki apmaldās 3 priedēs, kristieši 2. Mēs esam ļoti atkarīgi no Dieva gara, ļoti. Bet ja mēs ļaujamies viņa vadībai, viņš mūs vadīs gudri, ļoti gudri. Amen. Un pazemīgi. Pazemīgi, klausies, man tev jāpajautā arī. Spēcīgs, man liekas, šī tēma ir vienkārši nest savu krustu. Tātad, vai tu vari pateikt, kas ir tavs krusts? Varu. Jeb kā tu to saproti? Ļoti viegli. Jo te atkal te ir 3 priedes vienā. Ļoti priedē. Vienā teikumā var pateikt. Es atklāšu godīgi, man to iemācīja, es to pārbaudīju un es sapratu, kā tā ir. Iedomājies stabu, vertikālu. Dievs, cilvēks, tā ir Dieva griba. Un iedomājies horizontālu stabu. Tā ir cilvēka griba, mana griba. Pasaulīgā, un tad, kad viņš krustojās un es izvēlos Dievu gribu, tas ir mans krusts. Kad es nedzīvoju savai gribai. Tas ir mans krusts. Tu nedzīvo savai gribai. Jā, es dzīvoju Dievu gribai. Tev griba kaut kā, tava griba, tev nākās tā kā apspiest kaut ko. Tu baigi gribi iedzert, bet tu neiedzer. Nē, no tā es sapratu. Kā piemēra ir gadījumi. Es saprotu, agrāk, kad es biju grēka vergs, tā ir atšķirība arī starp nekristieti. Tev ir cits kakla kungs. Tu darīsi, ja vēlns ir nolēms, ka tu esi alkoholiķis, tu būsi alkoholiķis. Prostitūta. Augstākā līmeņa korumpēts politiķis, tu tik un tā, jūs visi esat vēlna vergu tirgu. Tad, kad tev Jēzus izrauj ārā, tev kakla kungs ir noņemts nost, kā kakla kungs, kā kārdinātais, viņš jau tev luncinās apkārt. Bet kā kakla kungs, viņam jurisdikcija vairs nav. Un tas viņu tracina. Un tā ir milzīga atšķirība. Vai tev sēž un saka, nekā nebija aldīt, tu ieraut koks vai šnabi vai paņēmis meitenes, es piedodu par brutalitāti. Tas tā kā tu sākumā stāstīji par to, kad tev jau Dievs nepiedos. Tu esi verga. Tu esi vergs. Bībele atklāja mūsu stāvokli vergs. Melu vergs. Vienalga, vai tu esi prezidents, politiķis vai ielas meita. Tu esi vergs. Jūs saka, nē, jo cilvēku problēma zina, kuri viņas salīdzinās. Es jau neesmu kā šis bombs, es jau neesmu kā šī prostitūta. Redziet, man ir dārgs uzvalks, man ir forša mašīna. Jeb otrādi. Tik traks, kad es jau kā viņi nevaru būt. Tieši tā. Bet otra galējība. Vergs. Abi vergi. Un ja es mūs izpērku no vēlna verdzības, no grēka verdzības un no Ādama dabas, tas ir, neiesim tā iekšā, tas ir bībelisks termiņš. Ja grib normālam vienkāršam cilvēkam stāstīt. Labi, Paul, man liekas, ka es ļoti ceru, Dievs dod kaut ko, ja vajag kādu recepti, ko varam iemest nekristīgajā pasaulē, tad, lai tas izskan, bet man jautājumi laikam viss ir skaidrs, un es tev teikšu paldies, Paul, un lai Dievs tev svētī un pasargā, un lai gara vadība tavā dzīvē vienmēr visās situācijās. Amen. Paldies arī par šo iespēju. Bija prieks kopā būt. Un es ticu arī, ka Dievs pavēr šo iespēju, tāpēc arī esmu šeit pēc pārliecības. Labi. Paldies un tiekamies druvā kaut kur. Amen. Kur labāk, ja ne Dieva gribā un druvā, vai ne? Dieva druvā, jā. Jā. Aleluja.